kāda starpība starp X Ultra S, kas maksā 79 eiro, un X Ultra 20S, kas maksā 103 eiro. Realitātē diezgan maz. Šitā X Ultra bija pirmā, pēc tam viņi uzlaboja viņu nedaudz un nosauca X Ultra 20S. Cena starpība, cik mums sanāk, ko 20 bišķi pāri eiro. Kāda ir reāla starpība? Dizainiski viņas ir pilnīgi vienāds. Mums pat kur vajadzēja tiem parauzīm augšā tur pilīmet uzlīmes, lai viņas atšķiras savstarpēji. Doma tāda, ka šī sadala žokli 8 zonās, rekuši tā kā šitie bildēm parāda ar sarkanu krāsu, kur ir iztīrīta zoga, kur nav iztīrīta, kamēr šī te žokli sadala jau 12 zonās, līdz ar to viņam vēl precīzāk parāda tieši konkrēti, kuri zobi nav iztīrīti. Kas attiecās uz galviņu skaitu, ceļojumu futlāri, magnētu, skanījutīgu ekrānu aplikāciju, viss pārējais viņām ir pilnīgi identiski, tādēļ, ja jautāt man, es ņemtu šo te, ietaupītu bišķi naudu, dabūšu tikpat labu efektu. Vienīgais gan šitie vecie versija, viņi ir palikusi tikai zaļā krāsā, melnā krāsa vairs nebūs, tā jau ir viņas abas divas ārā no ražošanas, vienkārši vēl ir stokā palikuši zaļā krāsa, ja obligāti gribās melnu, tad gan būs jāņem jaunākais modelis.